Cēsu pilsētas lielākajā būvlaukumā aizvien turpinās aktīvi celtniecības darbi, lai jau nākamā gada nogalē šeit durvis vērtu Vidzemes mūzikas un kultūras centrs. Valsts svētku priekšvakarā cēsnieki ēkas pamatos guldīja kapsulu ar vēstījumu nākamajām paudzēm, vēlot celtnei saglabāt tās vēsturisko auru, kā arī nākotnē kļūt par Vidzemes kultūras šūpuli. Tagad jau ir stingri un noteikti ir jādomā par to, kāds būs koncerta zāles piepildījums, kādi būs tie visi kolektīvi, kā šeit dzīvosies, kādas būs programmas un kā koncerta zāle mūs visus vidzemniekus, kā visiem vidzemniekiem kļūs par tādu ļoti iecienītu vietu. Šī koncerta zāle nav domāta tikai cēsiniekiem, tā jākļūst par mūsu visu Vidzemes iecienītu kultūras centru. Vēsturiskais Cēsu kultūras nams jau pirms vairākiem gadiem tika izraudzīts kā piemērotākā vieta, kur veidot Vidzemes mūzikas un kultūras centru. Ēku renovējot un daļai arī pārbūvējot, tiks iegūta plaša akustiskā koncerta zāle ar 800 vietām, kā arī telpas amatieru kolektīvu mēģinājumiem. Šeit mājvieta būs arī Cēsu mūzikas vidusskolai, kā arī Vidzemes kamerorķestrim. Atgriešanās pie kaut kādiem pirmsākumiem. Un tas, es domāju, tas mums ir, varbūt šajā brīdī tas ir viens no svarīgākajiem momentiem. Nebraukt uz īriju, bet atgriezties tad, kad mēs bijām laimīgi un būsim laimīgi. Uzsākt ēkas renovācijas darbus Cēsu novada pašvaldībai nenācās viegli. Par cik celtne ir vēsturiska, vispirms bija jāsaskaņo visi plānotie būvdarbi un projektā paredzētās ēkas izmaiņas. Pēc tam sekoja iepirkuma procedūra, kas vairāk kārt tika pārsūdzēta. Tomēr galu galā Cēsu novada doma parakstīja būvniecības līgumu ar akciju sabiedrību UPB, kas apņēmusies ēku pabeigt noteiktajā termiņā. Mēs šobrīd esam tikuši pāri šai sarežģītākai daļai, to, ko arī pilsētnieki nevar redzēt tā vienā piegājienā, jo tā ēka aug no zemes ārā. Un šobrīd tas solis jau ir ļoti raids, un es domāju, ka šobrīd jau katru brīdi varēs vērot jaunas un patīkamas pārmaiņas ēkas konstrukcijās. Vidzemes mūzikas un kultūras centrs durvis vērs 2013. gada nogalē. Kopējās būvniecības izmaksas ir 7 887 939 lati. Lai uzbūvētu Vidzemes mūzikas un kultūras centru, rekonstruējot ēku Raunas ielā 12, Cēsu novada pašvaldība īsteno projektu, saņemot Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu no 2 aktivitātēm – Nacionālās un reģionālās nozīmes daudzfunkcionālo centru izveide un Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai.